Es pašlaik dzīvoju Pittsburghā, Pensilvānijā. Es nesen pārvācos atpakaļ no Mičigānu, no Ann Arbor, Mičigānu. Un es tiešām iesācu ar sēņošanu Mičigānā dažus gadus atpakaļ, kādus 2-3 gadus atpakaļ, un uzzināju par sēņošanas grupu tur apkārt. Man vienmēr interesēja sēņot, jo man ļoti garšo sēnes, domāju, ka daudz latviešiem droši vien ir tas pats. Un man vienmēr tas interesēja, jo, daļai, jo es zinu, ka tā ir tradīcija Latvijā, un kad es esmu ciemojusi, es neesmu vēl bijis sēņot Latvijā, man ļoti gribētu to darīt, bet es ieraudzīju, ka tā bija ļoti populāra aktivitāte, un liekas, ka katram bija savas sēņu vieta un savas intereses, un, protams, ka sēnes kā gailenes un baravikas ir ļoti populāras Latvijā un pieejamas veikalos un tirdziņos, so kamēr es to ieraudzīju Latvijā, man sāka vairāk interesēt, vai šīs sēnes arī aug Ziemeļa Amerikā, vai viņas aug tur apkārt, kur es dzīvoju. Un es iestājos šajā sēņošanas grupā Mičigānā un sāku iemācīt vairāk par vietējām sēnēm no ļoti pieredzētiem cilvēkiem tur apkārt. So daži, kuri ir tagad sēņojuši un pavadījis 40-50 gadus mežā un piedāvāja savu zināšanu man. So es tagad man tagad ir certifikācija kā sēņu eksperts. Tas nenozīmē, ka es zinu gluži katru sēni, jo, protams, kad ir daudz varianti. Bet tās, kas ir populāras un ēdamas, tagad man ir tāda certifikācija, kas saka, es labi zinu, kā šīs sēnes izskatās, visāds sēņu īpašības, tā lai es zinu starpību starp ēdamām un indīgām sēnēm. Un jā, man vienmēr ir patikusi pavadīt laiku mežā, iet pārgājienos. Tas arī, es domāju, ir ietekmēts no manu latvietību, jo uzaugot, iet latviešu nometnēs, īpaši Katskaļos, Ņujorkas štatā, mēs bijām tieši mežā, mēs vienmēr bijām mežā, daudz mūsu nodarbības tur notika, un es ļoti iemīlējos ar mežiem, un kur aug sēnes ir mežā. So man tas arī ļoti nomierina vienkārši būt tajā apkārtnē pirmkārt, un tad tas arī ir ļoti, tas ir liela sajūsma, kad tu atrod to sēni, ko tu meklē, un cerams, ka vairāk nekā vienu, bet arī dažas ir ļoti lielas. Vai Laris, es varu paprasīt tā sēņošanas grupa, kurā tu biji, vai tā ir amerikāņu grupa, jeb latviešu grupa? Tā ir amerikāņu grupa. So man ir daži latviešu draugi Mičigānā, kuri arī iesājās tajā grupā, bet es viņus ielūdzu uz to grupu, jo es teicu, jūs arī sēņojiet, so ejam uz šīs grupas pastaigām kopā. So es ar vienu latviešu draudzēm, es šo nogalu ceļošu uz Mičigānu, mums būs sēņu festivāls. So es ar vienu latviešu draudzēm, mēs tur kopā iesim Mičigānā, bet tā grupa principāli ir amerikāņi, jā. Un vai amerikāņi ēd tās pašas sēnes, ko latvieši ēd, un vai ne vāc tās pašas? Vairumā jā, bet tas arī sakrājās ar kas aug te apkārt. Mums gailenes šeit arī ir ļoti populāras. So es domāju, ka te arī, jo tagad es esmu Pensilvānijā, bet gailenes te apkārt arī aug, un, protams, ka Latvijā tas arī ļoti populāras un lietotas daudz
daudz receptēs vasaras laikā un pat rudenī, kad ir viņas sezona. So, jā, gailenes te ļoti populāras. Baravikas te apkārt aug, bet ne tikpat daudz, jo tās ir vairāk ziemeļos, vai arī rietumkrastā, tās vairāk aug. Un citādāk, es nezinu tik daudz vairāk par kādas sēnes ir populāras Latvijā. Viņiem laikam, un es visus latviešu nosaukumus nezinu, bet es domāju, ka tur arī ir viena, kas ir līdzīga gailenēm, kas latviski, es domāju, ir klīņģerītis vai klīņģerītes, un angļu valodā ir hedgehogs, un tai ir, tā kā mēs sakam, tā kā angliski viņi ir tā kā teeth vai zobi, jo viņiem ir šitie mazie zobiņi zem to kapuci, to jumtiņu. So, es domāju, ka tās arī aug Latvijā, jo es redzu sociālā mēdījā latviešu sēņošanas grupās, ko cilvēki lasa, un so tās tur aug, kā arī šeit, un arī kas mums te Amerikā sauc Black Trumpets, tas arī rados ar gailenēm, un viņas, es domāju, es arī esmu redzējis, ka cilvēki to lasa Latvijā, bet tādāk es nezinu tieši, kas aug šeit un tur, bet es zinu, ka tās visas ir līdzīgas, un mēs ēdam šeit, kā arī tur, un cilvēkiem arī šeit ļoti garšo visas tās sēnes. Kā tu viņus ēdi? Kādas receptes tev ir sēnēm? Visādas. Es esmu gatavojusi tā kā tradicionāli, es esmu gaileņu mērci, un man tas ļoti garšo tikai ar kartupeļiem vai makaroniem vai kaut ko tādu. Bet man arī ļoti garšo sēņu zupas. Es kaut kādu sēņu zupu gatavošu šim festivālam šo nogali. Ko vēl? Vienkārši kaut kāds satējums vienmēr arī ir garšīgs, bet tas ir mazliet vienkāršāks, tikai ar sviestu un garšvielām. Bet arī jā, es arī dažreiz prezervēju sēnes, vai arī es šovasar gatavoju gaileņu vodku. So tas bija ļoti, jo man vēl paliek mazliet, bet tas bija ļoti vienkārši, ka tikai tajā pudelē tu ieliek dažas gailenes un cukuru, un tad ir tā kā šis... Tā kā liķierīt sanāk. Jā, kaut kāds liķers. So tas ir garšīgs un kaut kas interesants. Ir viegli žāvēt daudz sēnes, un cilvēki to žāvē un laikam izmanto zupās, vai var arī taisīt pūderu, ko var likt kaut kādu garšvielu, citās receptēs. Jā, ir visādas lietas, ko var darīt ar sēnēm. Man patīk izdomāt kaut ko radošu, ko darīt ar sēnēm. Mums te, es nezinu, ja šī sēne aug Latvijā, tā kā precīzais tulkojums būtu tā kā mežu visa, chicken in the woods. Un tās var būt ļoti lielas, un tās īstenībā garšo līdzīgu vistas gaļai. Un so var arī, es esmu veģetārs, so man patīk tās atrast, jo pirmkārt viņas ir garšīgas un var atrast daudz, bet arī varat izmantot to sēne receptēs, kur tu laikam parasti lietot visu skaļu. So es gatavoju mežu vistas parmežānu, kas bija ļoti garšīgi. Dažas nedēļas atpakaļ, vai kaut kādu mežu vistas zupu, vai
ko vēl, tā kā kaut kā, like, sandwich vai maizīt, tas arī ir populāras. Jā, so kaut kāds, jā. Vai kā tava recepte nāk arī no ģimenes, vai tev interesi ir sēņošanā ģimenē, ja tas ir vairāk nāc no tevis tikai? Tas nāk vairāk no manis. Tagad manai ģimenei mazliet tas interesē, jo man tas ļoti patīk. So viņi iemācās mazliet par to, bet vecvecāki nav sēņojusi īpaši. Tas vairāk nāk no manis. So mums nav tiešām ģimenes receptes, bet izņemot laikam kaut kādu gaileņu mērsas receptu, laikam no vecmāmas. Jā, bet... Tu ļoti tā kā attīst to latviešu tradīciju savā nodabā un arī tur viņu paplašini. Jā. Wow, mushroom certification. Jā. Vai tur bija jāliek kaut kāds eksāmens? Jā, ir jāliek eksāmen. So iemesls kaut ko šādu dabūt, principāli ir, lai var pārdot sēnes, ko tu atrod. So es neesmu vēl pārdevusi, bet man ir tā iespēja. Vismaz Mičigānā, un es nezinu, jo mums nav certifikācija katrā štatā, kamēr sēņošana tagad ir populārāk šeit nekā ir bijis. Tā kā pēdējos 5-6 gados tas ir kļuvusi populārāk, bet tā vēl nav tik populāra aktivitāte kā Eiropā, kā Latvijā, kur liekas, kad ir daudz vairāk tradīcijas ap sēnēm un katrai ģimenei ir šādas savas sēņu vietas. Jā, es tev gribēju prasīt par sēņu vietām. Vai tev ir sava, tā kā tagad tu esi pārvākusies uz Pittsburgh, vai tu esi gājusi meklēt sēnes viena pati, un vai tev ir tā kā sava sēņu vieta atrast? Man vēl nav sēņu vietas šeit, bet Mičigānā man bija dažas, un arī šeit tā kā laikapstākļi nav bijis ļoti labi sēnēm, kā sēņotāji zina, kad līst, tad sēnēm patīk vairāk, jo viņiem vajag mazliet metrumu un lietu, lai augt. Mums nav bijis daudz lietus, bet tagad tikai šodien un vakar mums līst. So es domāju, ka laikam nākamajās dienās es laikam iešu izstaigāt kaut kur mežā un redzēt, kas tur apkārt ir. Bet jā, man tā kā patās nav vēl sēņu vietas. Mičigāna man ir dažas, bet tas arī nāk no maniem skolotājiem. So dažas atradu pati, bet arī dažas tās vietas nāk no skolotājiem, jo skolotāji ir gatavi dalīties ar savām sēņu vietām, tas nemazāk. Es nezinu, so Mičigānā nē, tā kā tagad vajag to certifikāciju, lai legāli var tās pārdot, bet tur nav sistēma katrā štatā. So man nav vēl pavisam skaidrs. Es domāju, ka Pensilvānijā mums tāda certifikācija nav, so es nezinu, ja es gribētu pārdot sēnes, ja es varētu lietot šo, kas man ir no Mičigānas. Jo nav sistēma caur visu valsti, tā kā tu varētu legāli pārdot sēnes no meža. Tas arī dod vairāk tādu credibility sēņotājiem, kuri zina, ko viņi lasa, jo mums ir jāņem eksāmen un ir vajag atbildēt vismaz 80% no jautājumiem pareizi. Tas ir diezgan kārtīgs eksāmens un tur tiešām ir jāzina par šīm sēnēm. So tas arī dod mums vairāk tā kā tas liekas oficiālāk un arī drošāk publikai, mums... Jo tas ir tīri atbildīga lieta, īpaši, ja tu viņu to sēni, tu viņas mežā vai ne atradz, un tad tu dod kādam 6 cilvēkam, tad tev vajag zināt, ka tu to vai ne neapdraudē to cilvēku. Tas ir
Es esmu bijis Latvijas mežos, ir tagad bijis pāris gadi, un es nākamreiz būšu Latvijā ziemā, so laikam būs par augsti sēņot. Būt ļoti interesanti tur būt tieši tagad un piedzīvot to trākumu. Drīz, laikam nākamgad. Tie meži atšķirās mazliet no ko es atceros. Protams, ka daži koki un stādi un dārzenes un visāds ir citādāks, un tas arī ietekmē sēņu plašumu un kādi varianti aug, jo dažām sēnēm pieņemot baravikām, gailenēm, dažas no šīs sēnes, par ko es pastāstīju agrāk, viņiem ir tādas tā kā attiecības ar īpašiem kokiem, un koki aug, tā kā sēnes tikai aug, kur tie koki aug. Vai un kā tu domā tava interese sēnēs un tas, ko tu dari ar sēnēm, vai tas kaut kā saistās ar tavu latvietību? Ja vai tās ir divas atšķirīgas lietas? Es domāju, es jūtos, kā tas saistās, jo, kā es teicu, es domāju, ka man nebūtu tāda liesma bez savu latvietību, tā sākumā interese par sēnēm bez savu latvietību, un es domāju, ka man tas nebūtu atnācis prātā pirmkārt, un so zinot, ka tā ir latviešu tradīcija, es domāju, tas arī man vairāk motivēja, lai kaut ko vēl iemācīt, jo es arī jūtos mazliet tuvāk saviem senčiem. Laikam mani senči sēņoja. Es nezinu, nav veids tiešām kā zināt, bet es jūtos tuvāk latviešu kultūrai, un kā es teicu, tā sēņošanas grupa šeit nav latviešu grupa, bet maniem latviešu draugiem tas arī ļoti interesē. Un, vispār es domāju, ka arī šeit starp Ziemeļamerikas latviešiem cilvēki mana un piemina, ka tā ir latviešu tradīcija, un viņiem arī tas, latviešu draugiem šeit, viņiem tas interesē, kad es par to runāju, un latviešiem ļoti patīk sēņot, so laikam šis arī būtu interesants, kaut kas interesants, par ko iemācīt vai piedalīties, un arī pat sēņotāji šeit apkārt, īpaši tie, kuri pieredzēti, kad es runāju par savu latvietību, viņi saka, tā ir ļoti dziļa tradīcija tur apkārt. So, tā kā globāli vai vismaz tā kā Ziemeļamerikā cilvēki to ieraudza un viņi redz to savienojumu starp latvietību sēņošanu. Un arī pat sēņu festivālā es satiku lietuviešu pāri. Es domāju, ka viņi bija lietuvieši. So, protams, ka ir tas savienojums, un es domāju, manuprāt, tas saistās ar manu latvietību. Un, es jūtos mazliet tuvāk savam kultūram tādēļ. Un, kad esmu ciemojusi Latvijā, es redzu to sēņu kultūru, un es to ieraudzu, un savi latviešu draugi Latvijā, viņiem arī tas ļoti patīk, so, es jūtos tuvāk latvietībā caur šo, protams.